Labrīt, mīļie! Turpināsim runāt un par atklāsmēm un par lietām, kas ir mīlestība. Kas tad ir mīlestība? Es padalīšos ar to, ko es saņēmu. Es lasīšu tur, kas man ir saņemts, ko es gribu jums padalīties, lai varbūt kādam tas noder. Tas man tiešām arī atvēra acis vairākām lietām. Tā ir paklausība, savstarpēja sadarbība, bez konkurences starp mīlestības objektiem, pilnīga uzticēšanās un miedarbība starp viņiem, kā mums, mūsu tēta, dēliem meitām, ar pilnīgu atdevi un paklausību. Ja tā nav, ieslēdzas egoisms, miegribām pret kaut ko vienalga ko. Visbiežāk tas ir mūsu pašu sabojātās sirds vēlmes. Jo vairāk mēs tur ejam un ļaujam mūsu sirdī, prātam un dvēselē to darīt, jo dziļāk mežā ieejam. Jo domājam, ka esam labāki un labāk zinām, kas mums vajadzīgs. Diemžēl bieži vien mēs domājam, ka labāk zinām nekā mūsu debesu mīļais tētis. Bet ir pilnīgi otrādi. Tā ir pilnīgi otrādi. Ļaujot debesu tētim pārņemt mūsu dzīvi, mēs iegūstam, nevis zaudējam, jo mēs pat nākamajā mirklī nezinām, kas var notikt. Jo to nevar kontrolēt. Mēs laiku nevaram kontrolēt. Jā, mums ir dota autoritāte, var pagriezt kaut kādas lietas, bet tas viss ir tēta darbs. Viņš to dara savā mīlestībā pret mums, viņš aptur vai palaiž. Laiks ir viņa rīcībā. Mēs nevaram atgriezt pagātni un izmainīt. Jā, ir specifiskas lūkšanas, ir specifiskas lietas, kuras mēs varam ar tēta palīdzību atgriezt un izmainīt. Tas ir pierādījumi, fakti, ir arī liecības, ka tas ir noticis. Jo tēvs ir tik mīlošs, viņš var izmainīt pagātni, lai mūsu nākotne izmainītos. Jo mēs jau arī to darām mīlestībā mainot. Paldies tev, tēt, par to. Tiešām, viņš ir brīnišķīgs tēvs. Jo to nevar kontrolēt. Jā, mēs nevaram kontrolēt. Tas ir Dieva mūsu tēta rīcība. Laiks ir viņa rīcībā. Mums šī laikā jāiekļaujās. Tāpēc es lūdzu par sevi un lūdzu arī par katru no mums, lai mēs izvēles izdarītu pareizās. Kā ir teikts arī 1. Pētera 5.6. Pazemojieties Dievu zem Dieva varenās rokas, lai Dievs jūs paaugstina, kad būs pienācis laiks. Es arī runāju un atklāsmi saņēmu par kāpēc ir tik daudz šie dziedātāji pasaulē, aktieri. Tās ir arī sirds izvēles. Nevis ļaut tēta mīlestībai mūs mainīt, nevis ļaut tēta mīlestībai mūs vadīt, bet darīt pašiem, paliekot malā tēti. Es pateicos viņam tiešām, ka viņš ir mūs paņēmis savās gādīgajās un mīlošajās rokās un neļauj mums pilnībā izdarīt visu, ko mēs vēlamies. Viņš ir tik mīlošs, viņš zina taks nākamos mūsu soļus uz priekšu, tāpēc viņš ir ārpus laika, viņš pats laiku izgudroja. Un arī tāpēc es arī runāju par šiem aktieriem, par šiem dziedātājiem. Viņi ir izvēli izdarījuši uz savus dvēseli, jo draudzē ir jāiet procesiem cauri. Draudzē ir jāaiziet šis process cauri, lai mēs ieietu īstajā laikā un gatavi esot ieiet tur. Protams, mēs gatavi nebūsim nekad, bet ļaujoties un pazemojoties zem Dieva varenās rokas, mēs, kā es tikko nolasīju 1. Pētera 5.6, pazemojoties zem Dieva varenās rokas. Tas arī ir uzticēties Tēva mīlestībai, uzticēties, jo mīlestībai uzticamies, un viņš maina mūsu dzīvi. Un tā, ka mēs ieejam īstajā laikā, īstajā brīdī, tad ir sprādziens, tad tētis uzspridzina visu.
Mēs esam pazemīgi, mēs nepaņemsim uz sevi. Paskatieties, šie aktieri, šie dziedātāji, cik viņi ir augstprātīgi un lepni. Viņiem nevar pieiet klāt. Rēts cilvēks no viņiem saprot, ka tas nav viņa nopelns. Bet tas ir tāds retums. Uz pirkstiem saskaitām cilvēku. Tādēļ es negribu ieiet nekad ārpus laika, iepriekš laika, un būt tiešām pazemots zem šīs dievvarnās rokas, zem mūsu tēta varnās rokas. Un tā ir viņa mīlestība, ka viņš tiešām mūs tā sargā ar savu varano roku, savu varano mīlestību. Tāpēc es lūdzu par sevi, lai es darītu to, ko viņš grib, un gaidītu savu laiku, ka tiešām ieiet uz pilnu klapu. Tāpēc arī es novēlu katram no jums. Es sveitīgi, Jēzus vārdā.